Neklausieties, nelasiet, jo sen jau rakstu tikai pats sev. Kaspar, labklājība, komforts, uzvarējušā kultūra marksisma izpratnē, sabiedrība degradē līdz perversijām. 500,000 Latvijas bēgļu aizmuka ne no sliktākas dzīves uz labāku, bet no vienkāršākas, grūtākas uz perversāku. Īrijas letiņi nu dzīvo katoļu valstī, kur 70% sabiedrības nobalsoja par pederastiem, un nu pieņēma likumu, kas sodomītiem ļauj adoptēt bērnus. Letiņi, kas aizbēga uz ASV, nu dzīvo valstī, kurā viņu bērni iet uz kopējām meiteņu un zēnu skolu toaletēm, mācoties pierast, ka dzimumu var mainīt tāpat kā gadžetus un frizūru. Kaspar, tie, kas bēg, pametot pusdzīvos laukus, nu ir vainīgi pie tā, ka tie nobeigušies pavisam. Labākas miesīgās dzīves alkam, tie upurēja tēvzemes miesu un dvēseli. Bēgļu zemēs, atbilstoši rietumu samaitātībai, nu tie dzīvo jau ar izmainītu attieksmi pret visu pretdabisko. Viņu bērni ne tikai nebūs latvieši, te nebūs pat cilvēki šī apzīmējuma senlatviskajā, ja pirmās brīvvalsts nozīmē. Un bēgi jau aktīvākie, pasīvākie vai vēl domīgie palika. Nu mūsu domīgos, kas sen vairs paši nedomājam, gana 100,000 varēja piesūkušos Eiro unijas un LV režīmu ierēģņu, kuras savukārt kūrē parlamenta 100 sociopāti, maniaki, geji, lesbietis, uzņēmēju administratori, karjeristi vai vienkārši naturāli kampēji. Tā alkās un tieksmēs pēc labklājības un komforta, no cerībā pamodušās atmodas zemes, arī Latvija kļuva par kroplīgu kontrastu zemi. Negluži vēl par Nigēriju, bet uz to pusi. Rietumnieciskie, elegantie, komfortablie kvartāli novada vampīru pilsētu maliņās, kontrastā ar skaisto, tīro, ezeriem un upītēm bagāto lauku sadzīves un saimniecisko postu, Dieva acīs iemūžina mūsu noziegumu pret savu tēvzemi. Noziedznieki esam visi, kas neko neesam spējuši padarīt, lai tā nebūtu. Arī es dekādiem dzīvoju ar domu, ka labklājība var būt viens no tautas dzīves mērķiem, jo parauga matrica taču bija ulmaņa laiki. Tie bija mani maldi un pieslēgšanās LP seriešu westernizētajam kārdinājumam. Ulmaņa laikos visi lauki taču bija apkopti, visu novadu un pilsētas sadzīve turējās uz pašu latviešu ražoto, audzēto. Ulmaņa Latvija nebija ne padomju, ne Eiro savienība. Ulmanis izslēdza sociopātu, maniaku, geju, lesbiešu, uzņēmēju administratoru, karjeristu vai naturālu kampēju, demokrātijas ilūziju un kā karavadonis vadīja tautas dzīves cīņu, lai mūsu zemē viss pašu radītais zeltu. Jā, arī uz labāku dzīvi, taču ne perversāku, jo Bībele un Dainis, vīrietis un sieviete, likumībā audzināti bērni bija valsts morālās kultūras pamats. Nebija regulāru iekaustīšanu pelnījušu bābu, kas citas, daudz ļaunākas savienības okupētajā Latvijā, nu radījušas un vadījušas pretdabiskas izvērtības fondus, biedrības, piespiežot sabiedrību pieņemt sātanisku nešķīstību vairojošas likumus un konvencijas. Ja gribi būt latvietis, ne tikai tāpēc, ka angliski runā ar latviešu akcentu, vai latviski domā līdzīgi Zviedrijas bīskapenei, lesbietei, savāc savus pekeles, bēbjus un vācies uz laukiem. Atsakies no bezjēdzīgās pilsētu apkalpošanas, apkalpojot parazītus, maniakus, slaistus un ierēģņus, darot mākslīgi izdomātus darbus. Uzbūvē sauso atteju, nepārāk tuvu savai lauku būdai vai vagoniņam un sāc atjaunot savu valsti savos dažos kvadrātmetros. Uzroc dārzu, uzcel siltumnīcu, pagrab bunkuru un sāc. Ar prieku vaidi un steni, pukojies un errojies. FM Eiro hītu pstā, ritma vietā pieslēdzies dzegužu un lakstīgalu ambientajām frekvencēm. Sāc atjaunot Latviju lāpstas vai mēslu dakšas dziļumā, no mājas līdz sausās attejas slieksnim. Kaspar, ja atdzīvosies lauki, no kapiem augšām celsies mirusī dzeja, mirusī mūzika, mirusī glezniecība, muzeja morgos eksponētā kultūra. Tā atkal kļūs par visas tautas kultūru, ne tikai elitāru, intelektuālu, pornogrāfisku, pašapmierinātu, slaistu, privatizētu kultūru imitāciju. Dzīvot pilsētā ir pretdabiski, taču, ja dziedinošam balansam ir dzīve lauki, ar to var samierināties, jo cilvēcīgi dzīvi lauki necilvēcīgo pilsētas dzīvi dziedinātu. Kā dziesmu svētki dziedina Rīgu, jo dziedam taču galvenokārt mēs, pāķi. Kaspar, dabiski cilvēks dzimst, dzimam orientēts uz Dievu, dabu un darbu.
tātad uz laukiem, uz mežiem, kalniem, pakalniem, līčiem. Lai sāktu dzīvi sausās attejas pavēnī, drosmīgi jānosaka diagnoze. Mēs, palikušie, esam vairs tikai ārēji vadāmi, ietekmējami komforta un mēdīju diktatūras ķermeņi, kas runā latviski, taču dzīvo kosmopolītiski. Pēc standarta, ko ikdienai nosaka laika un dzīvības parazītu patērētā televīzija, rādio un, protams, narkotiskais īstenības iznīcinātājs internets. Ja šī diagnoze tev neatdzesē līdz gaisa temperatūrai, atgriešanās no māņu planētas pasauli uz īstenības planētu Tēvzeme, jau atgriešanās sausās attejas zvaigznājā var sākties. Kaspar, karogi, himnas, lāpa marši, brāļu kapi ir vien kā nelietīgi valkāta indulgence par katru nākamo jau ieplānoto noziegumu pret Latviju. Lai gan prāts mēģina brēkt līdz himnai, ka pretvalstiskais kosmopolītisms un perversās ideoloģijas apkalpošanas grēki, karogu un lāpas vicināšanas dēļ tev ir piedoti, sirdsapziņa turpina mocīt. Protams, ja vien jau neesi transpersonalizējies par dēmonu. Norauj komfortablajā toaletē savu pēdējo ūdeni un no labklājīgas nāves bēdz atpakaļ vienkāršajā dzīvē, jo Latvija, līdzīgi gaujai, sākas tur, laukos.